Čau atkal. Mazliet par tām sēklām. Kāpēc es tik ļoti, tās sēklas tur baigi novācu katru gadu un tad tur iesēju un vēl visu ko. Un visādi citādāk. Piemēram, šeit burkānu sēklas jāmēģina novākt. Tur redīs, tur un sīpoles sēklas visādas tur mēģināšu. Viņš šogad ķiplokam noņemt kaut kādas sēklas. Tāpatās tomātu un viss pārējais. Man ir kas prasa. Ko par tām sēklām? Tu visu laiku tur ņemies pats novāc, taču var aiziet uz veicīti un nopirkt tās sēklas. Protams, ka var. Runa jau nav par to, ka nevarētu nopirkt veikalā sēklas. Viņas taču nemaksā tur 50 eiro pa paciņu. Pa piecīt var nopirkt 5 dažādas tomātu šķirnes un audzēt visu, ko tik ienāk prātā. Es vairāk par to, ka, ja pagājušā gadā paši novāktās sēklas iesēju tajā pašā vietā, kur iepriekšējais ir audzis, viņš aug labāk. Viņš lēnā garā tā kā adoptējās tai videi, kurā viņā būs jāaug. Līdz ar to augļi, dārzeņi un vispārējais, tie paši tomāti, viņi paliek stiprāki. Protams, ja tie nav hibrīdi. Ja pagājušā gadā iestādījām hibrīdus, iesējām, nākošajā gadā no tā tur nekas īsti laikam nesanāks. Var izdoties, var nekas neizdoties. Var sanākt 4-kantains dārzenis, bet fakts kā tāds. Šogad novācot jau otrās sezonas sēklas, es iestādīšu tās sēklas nākošā gada pavasarī. Šobrīd runāju tieši par redīsiem. Viņas būs vēl labākas. Viņas augs vēl ātrāk. Un iespējams, ka būs vēl garšīgāks. Un ar laiku viņas paliek tīrākas. Tas dārzenis. Vai sakni šajā gadījumā. Ja tieši par redīsiem. Ķiplokus vēl neesmu mēģinājis, bet arī mēģināšu noņemt sēklas, lai tīri eksperimentu pēc pamēģināt izaugs vai neizaugs. Un gribējās arī no kartupeļiem. Es tur esmu aiz siltumnīcas iesējis, iebāzu zemē kartupeļus uz salmiem un tā, bet tad redzēs. Man galvenais nav, lai izaug kartupeļi, bet lai viņš aiziet ziedos un izveidojās tie zaļie bumbuļi, jo ne visiem kartupeļiem tie zaļie bumbuļi izveidojās. Lūk, par tomātiem arī White Beauty un cerēze un Black Ball, tās visas šķirnes. Un tieši tāpēc es no tām novācu sēklas. Ne jau tāpēc, ka es nevarētu nopirkt viņas, bet tāpēc, ka gribās redzēt, kas tur galā sanāk. Un rezultātā viņas aug labāk. Tās sēklas ir labākas priekš tās vides, kurā viņam būs jāaug. Ja, piemēram, tās sēklas, ko es pagājušā gadā novācu iestādīšu kaut kādā citā dārzā, viņas var arī neizaugt. Viņas var būt parastas, tur nekā īpaši nebūs. Viņas augst tā kā visi pārējie tomāti vai redīs vai kas, bet ja iestāda viņas tieši turpat, kur viņas bija, tad viņi aug labāk. Tā ir kaut kāda tāda savu veidu pieredināšana videi, kurā viņi visu laiku aug. Tā kaut kā apmēram. Lūk, tāpat dīles. Dīles arī visas, kas man šeit ir. Es nemaz neesmu pircis nevienu dīli, nevienas sēklas. Man visas dīles, kas ir, viņas ļoti labi aug, visas tādas kuplas, skaistas, zaļas. Tās visas ir no pagājušā gadā vienkārši norauga paciņā iekšā un viss. Un tagad pavasarī aizgāju un izkaisīju pa dārzu. Forši aug. Šogad vēl pamēģināšu salātu sēklas. Un spinātus pagājušā gadā es novācu ļoti maz. Un es ieliku mazā sarkociņu kastītē tās sēklas un es viņas pazaudēju kaut kur. Tāpēc ļoti grūti būs ar spinātiem. Bet spināti man šeit ir. Zini? Es ceru, ka es no viņa paspēšu savākt sēklas. Viņam tādas foršas apaļas bumbiņas tās sēklas ir. Diezgan fēnas. Jā, burkānu sēklas arī nekad neesmu vācis. Burkānu vēl. Un tāpēc visa šī sēklu padarīšana nav par to, ka nevar veikalā nopirkt. Bet par to, ka šos augļus dārzeņus ir iespējams pieredināt videi, kurā viņiem būs jāaug, un viņi augs labāk, ja nemaina viņiem visu laiku vietu. Tas pats par sīpoliem. Spilts piemērs. Iepriekšējā video, pavisam garajā, parādīju, kādi tie sīpoli izskatās no sēklām vienā dobē, un kādi izskatās tajā pašā dobē audzētie, kur pagājušajā gadā viņas novācu. Vieni lieli resni, jau forši izauguši, a tie tādi mazāki. Tie ir tādi, tā kā veikalā būtu sētie tikko, jūs sapratāt. Tā kā ir atšķirība, un to es esmu pats novērojis. Un tieši tā. Tomāti ir tīri eksperiments. Būs redīs.
Bet redzīsim, baigies čakars tās sēklas. Man ir viens video, kur es pa sēklām rudenī pagājušā gadā, man liekas, nopublicēju. Nu, tur visu dienu aizgāja. Viss vakars, kamēr es tās sēklas izlobīju. Tas bija drausmīgs process. Tā, lūk. Tas par sēklām. Paldies, ka noskatījies. Nospied laiku noteikti. Obligāti piesako manam kanālam. Būs labi. Čau!